Jā, klausos. Opel pārdod. Jā. Ko tā za Opels ir? Tas ir Kuldīgā. Un kādās apskats viņam ir? Apskats vēl līdz šī piekdienai viņam ir. Tad viņam vairs nebūs. Vispār nebūs apskats vairs? Nu, līdz piekdienai ir, jā. Kāpēc tā pārdod uzreiz, ka apskat beidzas? Kā tu esi tos Meliņos brauks? Nu, jāiet tad. Jānokārto. To apskat nevar iziet? Es? Jā. Tad viņš būs dārgāks. Nu, cik tad viņš ar to apskatu maksās? Tad uz kā 400. Un viņam tā apdrošināšana arī? Apdrošināšana jau nedara. Apdrošināšana vai katram individuāli uz savu vārdu. Līdz kuram viņam tagad ir tā apdrošināšana? Apdrošināšana viņam iet līdz gada beigām, bet tik līdz viņš tiek pārdots, viņam apdrošināšana vairs neeksistē. Bet, ja es ar viņu brauc, tas jau apdrošināšana ir? Un miers, ne? Nē, apdrošināšana ir uz manu vārdu, ne jau uz jūsu. Bet tad atkal, ka es viņu pērku, un tad tu nepārakstu, lai paliek tā apdrošināšana. Un tā, ka viņi beidzās, tad mēs atkal, pračku sarunāts, un tad mēs viņu pārakstīs. Nē, tā jau nevar neiet cauri, jo man jau tā apdrošināšana iet uz citu autiņu. Tev vēl viens ir autos? Jā. Nē, es nezinu, bet tas tagad arī apdrošināts ir. Nē, vienkārši ir lieta tāda, ka bez pārakstīšanas viņi nepārdod, jāpāraksta. Vai nu es viņu norakstu savādāk, vai nu viņi pāraksta uz jūsu vārdu. Nē, es nezinu. To apdrošināšanu jau vajag, bez tā jau nevar. Apskat arī vajag. Bez apskats nevar. Drīzāk apdrošināšana ir šīs savādāk, bet apdrošināšana ir rīga. Tas ir apskat noteikti viņam jāiet. Bet tā jau viņš ir normāls auto, ne? Nē, auto nekāda vaina. Kā jau Opels motorā viņam nav vispār aiztīts, motors iet kā pulkstens. Tā tu nav taisīts nemaz, ja? Nē, motoram nav nepieciešams remonts. Motors iet, tikai vienīgais grīdi viņam izrūsējis. Kā jau Opeliem, gādu modeļiem viņiem rūsē grīdi. Kurš tad tas bija? Nē, nav jau vecs, tā. 90. gads. Tā jau nav vecs mašīna. Tā jau nav izpuļs jābūt baigi. Kā tad viņam te arki tie pūsot ārā? Arkas man vēl ir uzlīdz labas. Tās ir remontētas. To nomaini nost, ja? Arkas ir remontētas, jā, pirms kaut kādiem 2 gadiem sliekšņi mainīt pagājuši gadu. Bet, cik bieži tie sliekšņi jāmaina tiem Opeliem? Sliekšņi tas atkarīgs no tā, kā viņi izrūsē. Ja viņi rūsē, ja viņi normāli servisā apstrādā, tad viss ir kārtībā. Tā kā es viņus pats neesmu mainījis, servisā man mainīt, tā kā es nemāku īpaši pateikt. Tas viss no vizuālās kārtības. Tā servisā tie tad normāli puika, tie tur nekalpūrē. Tas ir grūti pateikt, tas ir jāiepazīst viņi. Ja nepazīst viņus, tad tā ikai. Jā. Tā rūs nav no ārpus redzam nekur, ja? No ārpus ir vienīgais kā aizmuguriem Langeroniem, kur bagāžnieks sēž virsū, kad tiem ir redzams. Jā. Tā riteņos nekrīt, viss tur ir Jimmy, ja? Kā riteņi, protams, ka nekrīt. Viņam vēl nesen iziet ir pārskrūvēt, ir no jauna viss pievilkt bremzes, ir atregulēts viss kā vajag. Un tie motors, un cik to benzīnu viņš tur ēd daudz? Tā 7-8 ir uz 100. Jā. Normāli, tā kā nav pa daudz, viss ir robežās, tā kā vajag. Uz taisni gabalu, ja brauks, tad būs pat 6. Ja brauks, teiksim, taisni gabalu tālu, teiksim, vienā laidā brauc, teiksim, uz Liepāju būs ap 6. Numurs nav sarūsējis tam auto? Numurs? Jā. Kāpēc numurs būs sarūsējis? Man te teica, ka tiem Opeliem vajag rūsē visu. Opeļiem rūsē, bet ne jau numurs. Motors viņiem ir izturīgāks. Pa pašu dzelzi ir izturīgāks motors.
Motors ir labs, durvis ir labas, arkas arī nav nekāds. Kaudza? Kā tiem riepiem ir? Ir tie zīmi un tie vasariepi? Riepis? Nē, viss sezons. Viss sezoni? Jā, gan ziem, gan vasar. Tā riepi ir laba? Nu, nekāda vaina. Apskat iziet var viņu. Iziet var, jā? Jā. Nē, man jau treku vajag uz tiem meleņiem tagad nāks tie ogi. Tas jau būs vēlāk. Nu, bet laicīgi man to apskat jāiziet un tā. Es nevaru. Nu, jā. Nu, bet tad parādīs man to auto? Kur te jūs ir? Talsi? Talsi? Tad jāzina, kad jūs ir uz vietas. Nu, es jau nekur, es te pa māju vienu. Man jau nav ko braukt tagad. Nu, es nemāk pateikt, kad es tikšu uz tevi. Apdrošinātiem Žiguliem nebija, un tam man tie policija man viņi atņēma nost, un tam uzlikt to baigo sodu, un tad, tā uz to Rīgu brauc, un ka to apdrošināšana nebija, man uz to Rīgu bija jābrauc. Nu jā, es patreiz nevarēšu, tā jums pašiem jābrauc ir uz vietas skatīties. Man te, nerādīs man to mašīnu? Kā jūs domājat, es braukšu uz Talsiem? Jā. Nesanāks man pa ceļam tagad galīgi. Man šitās 2 nedēļas ir riktīgi aizņemts viss. Es šito te varu dabūt to saļarku. Viņš ir benzīna. Nu, tas jau nekas. Es tev iedošu to saļarku. Tu brauc, man rāda to mašīnu. Un ja man pārakstīs uzreiz, tad... Tas ir man jāzina, tad ir labāk braukt uz vietas. Jums droši vien vajag būt kāds, kas brauc pa ceļām, atbraukt jau var. Nē, nu tad, man jau vajadzētu viņu tagad, kad tu man viņu parāda, ne, es apskatos, ka man viņš patīk, ja es viņam tie. Tā nē, es tā nevaru. Reku, man jau tagad to sodu uzlikt, man jau to tiesību atņēma nost, es jau nevaru braukt tagad. Tā man jā... Nu, tā jau būs labi laika jāgaida. Nē, nu man vēl mēnesi jāgaidīja, nu, un tad es to izdaru visu līdz galam, sarunāju to apskatu man uztais, un tā. Nu, un tad jau ir okei. Nu, tā jau te tagad nevar pārrakstīt, ja tev nav iziet apskats. Tas ir, ja tev nav papīra kārtībā pašam vēl, tad jau tur nevar pārrakstīt. Kamēr tas tur ar tiem viņiem skatās, ja tas sosaldītas spēkā, tad jau viņi nevar pārrakstīt. Nu, tad viņiem, ja tu tai kompjuterā viss uzrādās. Tā apdrošināšana, tad ņems tu pārrakstīs. Ka nomaksās, jā? Nē, nu, ko tu tagad, ko es nomaksāšu tagad tie naudu, es tagad labāk mašīnu nopērku. Kad jau es atkal nopelnīšu, tas ogas pārdos, tad jau es sodu nomaksāšu, un tad arī pārrakstīs. Nē, ja pārdot, tad uzreiz jāpārakst, ja ne, tad nekas nesanāk mums. Nu, kas tad, nu? Uzreiz jāpārakst. Es tā savādāk, ja kaut kāds ziepes sanāks, tad visi ies uz manu vārdā, ka viss nepatikšana nekādā gadījumā. Nu, kāda ziepes, tā ka viņi tagad nebrauks? Nu, to jau... Bet tas ir dokumentus jānokārt uzreiz. Nē, nu... Tur jums vajag kārtīgi izdomāt. Atbrauc tu man parādi to mašīnu, es tev to saļarku iedu, un pēc tam vēl loks, ka pāri. Nē. Tas viss notiek uzreiz. Nē, nu to... Vai nu nenotiek nemaz? Vai nu taisi to apskatā ārā, un tad tu brauc uz... Ja man to mašīnu parādi, ja man viņa patīk, es ņem viņu ciet, maksas, un pēc tam mēs viņu rakstot. Nē, uzreiz jāpārast. Ja ne, tad es viņu norakstu, kā nedarīgu autī. Nē, nu... Pēc tam nekas nenotiek, notiek uzreiz. Un ja viņš ir pārpuis, un tā es eju to apskatu, un tam man pasaka, ka tā mašīna nav braucama vairāk, man jau 2 mašīnas šitā atņem. Nu, tāpēc es jau ielicu sludinājumā vairāk izlasīt, ka ir sarūsējuši aizmugurā tiltu Kronšteinu un ir salūzuši. Tas ir, nu jā, Kronšteini ir bojāt grīdi. Tur viss ir skaidri rakstīt. Jau sanāk, ka tu apskati maz nevar iziet?
ka man Jo jāremontē, tāpēc viņš maksā 300, ka viņš jāremontē, ka viņš saremontēs, tad tev būs pār par 400. Kāds tu? Kur tas ir? Pavēl jau nekas nenotiek. Pastāvis tikai jo... Un te apskati jāiet, un te apdrošināšana nedolīdz. Apdrošināšana katram pašam jāiet. Apdrošināšana es nevaru pārrakstīt. Tā jau es domāju vienreiz. Sanāca, ka nekā nebija. Tiklīdz tiek pārrakstīts mautiņš, tik tad apdrošināšana vairāk uz to saimnieku no spēkā. Jā, un tagad pārrakstu autiņu, un tad viss. Un to apskati nevar iziet. Tā man Kā apskati? Ja pāraksta, ja nopērk apskati, ja nokārto apdrošināšanu pašam. Tu man te prāciņu nebetonē!